skolotāji, vecāki, viesi. Šovakar man ir liels prieks sveikt jūs visus šajā svētku dienā 9. klašu izlaidumā. Aicinu zālē ienākt 9. klašu audzinātājus ar saviem audzēkņiem. Visa šī pasaule turas uz sirdspukstiem, dvēselēm, acu skatieniem, nojausmām un ilgām. Visa šī pasaule turas uz pavasara ziedu ziedēšanu, ābolu smaržu rudenī. Visa šī pasaule uzzied jebkurā gada laikā un turas uz gaismas stariem. Šodien uz plaukstoša, ziedoša pasaules fona ir tas svinīgais un skaistais brīdis 9. klašu skolēnu dzīvē, kad pirmais nopietnais mācību posms ir noslēdzies, ir klāt izlaidums. Svinīgo pasākumu aicinu atklāt skolas direktoram Jānim Paplavskim. Cienījamie klātesošie, absolventi, vecāki, pedagogi, viesi. Šodien Rēzeknes 1. vidusskolā ir skaisti svētki. Ir 9. klases izlaidums. Dargie draugi, aiz muguras jums ir 9 mācību gadi. Aiz muguras eksāmena uztraukums. Tūlīt jūs saņemsiet savu pirmo dokumentu apliecību par pamatskolas izglītību, un pēc tam skanēs izlaiduma valstis. Tagad jūs lēnām kautrīgi vērat dzīves durvis, aiz tām atstājot 9 skolas gadus un īsti nezinot, kas būs tālāk. Jūsu priekšā ir izvēle. Un es noteikti gribu teikt, ka mēs visi, gan pedagogi, gan vecāki, priecāsimies par jūsu sasniegumiem, par to, ka jūs dzīvē spējat sasniegt to, ko esat iecerējuši, noteikti par kvalitatīvu un nopietnu izglītību.
Un zināms, ka izglītība mūsdienās ir ļoti svarīga un ļoti nepieciešama. Tāpēc es jums novēlu izdarīt tiešām izvēli no sirds, pareizo izvēli, lai šie sasniegumi būtu tādi, kādi jūs esat iecerējuši. Gribu teikt to, ka mūsu Rēzeknes pirmās vidusskolas vidusskolēni, absolventi ir uzrādījuši vienus no labākajiem rezultātiem Latvijā. Tādā veidā kaldinot savu nākotni, tojoties saviem nākotnes plāniem. Dzīvē kā labirintā. Nemitīgi jāiet, jāmeklē, apstāties nedrīkst. Drīkst tikai nedaudz atvilkt elpu. Patreiz jūs esat veikuši vienu dzīves posmu, un jums ir tiesības apstāties, paskatīties atpakaļ, izvērtēt paveikto, lai dotos tālāk. Izvirzīt mērķi, ko es īsti gribu. Un tad, izmantojot iespējas, kas ved pretī jūsu ilgu piepildījumam, nenovirzoties no ceļa, nebaidoties un nepagurstot, sasniegt to, ko vēlaties. Cienījamie klātesošiem, svinīgo pasākumu veltītu Rēzeknes pirmās vidusskolas 9. klases izlaidumam pasludinu par atklātu.
sadarbojamies, sastrādājamies, samierināmies, mēs pamācām, iemācāmies, mēs bagātinām viens otru par pieredzi, ar atbalstu un sapratu. Arī jūs, katrs ar savu individualitāti, esat atstājuši savu nospiedumu. Tieši jūsu 9. klases priekšnesumi skolas pasākumos bija visradošākie. Pateicoties tieši jūsu iniciatīvai skolā tāda vienreizējā teātra studija. 9. Nezinu nevienu citu klasi, kurā vienkokus būtu tik daudz galantu un pieklājību jaunu cilvēku, kuri no nerādniem zēniem būtu izauguši un izveidojušies tieši mūsu skolā. Es pateicos liktenim, ka man tika ļauts šogad tuvāk iepazīt un mācīt matemātiku vienreizējai klasē, 9. C. Jūs bijāt kā oāze, kur galdzēties. Iepazīstot jūs, es esmu pārliecināta, ka mūsu valsts nākotne būs drošās rokās. Nu jūs katrs dosieties tālāk, lai varētu turpināt savu sapņu piepildījumu. Man prieks, ka lielākā daļa no jums turpinās smelties gudrību, grāt zināšanas, mācīties būt neatlaidīgiem un mērķtiecīgiem savā skolā. Mēs, skolotāji, savukārt centīsimies jums, mūsu lielajiem bērniem, arī turpmāk atbalsts un patvērums, jo tikai droša aizmūta to lidojuma brīvības seju. Lai jums veiksme un centība palīdz veiksme. Svūkstenis, un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu. Ir pēkšņi šajā nemieru krastā miers. Ir visas rūpju laivas uzvetas ir malā, var atļaut 40 minūtēm. Bez grožiem skriet, ir svētki galu galā. Ir svētki, skolotāji, un tu reiz rokas gādīgās, nu vari salikt klēpī, un pavasarā saulē pasapņot, un aizmirst par to paguruma mirkli, ko no visiem slēpi. Jūsu prieks un jūsu sāpes nāk ar cilvēku bērniem, kuri savu ceļu sāk. Iztīrot šo